16 labākie braucēji, āšākie braucēji cīnīsies viens pret otru, saucamā head to head, latviskojot galvu pret galvu. Bet tas būs diezgan, vismaz ceturdaļfināls un pusfināls būs diezgan agresīvs pasākums. Šīs visas 3 dienas, piekdien, sestdien, svētdien. Māte daba mums nedaudz vēlējās ieriept no rīta, proti lietus, ļoti liels lietus, līdz ar to pasākums sākās nedaudz vēlāk nekā bija ieplānots. Šodien mēs diezgan labi sākām, jo bija salīdzinoši savs pasākums, bet dienas vidū nāca ciemos pie mums ļoti liela melna mākoņa, līdz ar to, kam sekoja lietus. Šī sporta veidā, salīdzinot, pieņemsim ar futbolu, motokrosu, velo braukšanu, lietas netraucē, bet šim sporta veidam mazākā pilīte, lāsīte, teiktu pat mitrums, ļoti kaitē. Pagriezieni ir ļoti asi, līdz ar to var beigties ar kritienu. Tātad uz rampām jau ir kāpuši 2 braucēji, otrais pāris no sadaļfināla pa oranžo konus trasi. Jūs redzat čehu braucēju, otrā pusē būs Francija, Pēters Matovs un Mišels Dupons. Ļoti labi braucēji. Redzot ekrānā sadaļu reaction, tiek ņemts arī laiks pēc pīkstiena, ko dod laika ņēmējs līdz brīdim, kad tu pārbrauc pāri startam. Tātad reakcija francūzim ir mazliet labāka. Redzams, Čeks izbīdīja 2 konus. Šīs sacensībās tas ir 2 desmitaļas klāt pie laika. Katrs no konusiem. Virs 10 konusiem ir diskvalifikācija. Francūzim izdevās tīri izbraukt trasi, bez neviena izbakstīta. Kā tautā saka, puļķa konusa. Tātad uz nākamie braucēji uz rampas būs Vikings Hadestrāts un Šulcs no Vācijas. Vikings Hadestrāts, atvainojos, Viktors Hadestrāts ir ļoti labs braucējs. Patiesībā viņi ir veseli 3 gabali. Tēvs ar 2 dēliem. Tēvs brauc master grupā, kas būs 45 plus. Labajā sānā ekrānos varat redzēt, sarkanā jakā stāv vīrs ar baltu cepuri. Tas būs viņš. Viņa tēvs arī ļoti labs braucējs. Zviedris, kurš brauks pa oranžo trasi, pirmā pāra uzvarētāja ekrānos mums viņš bija pa Kris sekundi Šulcs, ātrāks nekā Vācijas braucējs. vācietis, kas brauks pa balto trasi, tā kā Zviedris oranžo favorīts. Tiek dots starta signāls. Un reakcijas laiks Viktoram ir nedaudz labāks. Kā redzam, arī āšāk iet uz priekšu. Now Hardesand in the qualification was 1 second faster than Chris Schultz from Germany, and Hardesand is leading and wins the
Tuvu pie sekundes. Viktors ticis priekšā. Šī sporta veidā tas ir diezgan pieklājīgs laiks. And the times, Victor Hardestan, 14.22, Richard 14.93. So Hardestan winning by 7,100. Antons Nikolins no Krievijas. Pāris nedēļas atpakaļ bijām pie Antona ciemos uz Maskavu. Viņa rīkotājā būtu praktiski visas piedestāla vietas visās trasēs. Tīri ļoti smuki. Un Antons pirmajā braucienā ir priekšā ar 0,58 sekundēm. Tas ir diezgan pieklājīgs. Šī gadījumā tagad ir uz abām estikādēm ir uzkāpuši divi diezgan pieklājīgi braucēji. Jānis Kuzmins pasaulē, cik atminos, 2. vai 3. vietā pasaules rangā. Latvijā noteikti labākais braucējs. Blakus ir Koļasevs Antons. Arī no Maskavas, no Krievijas. Kā līdzen ar Jānis ir uzstādījis Guinness pasaules rekordu. Šādā pašā disciplīnā, līnijas slalomā, tikai trase ir gandrīz 2 reizes garāka. 2 reizes garāka un trasi viņš izbrauca zem 20 sekundēm. Cik atminos, vai 21. Protams, kā redzējām, Jānis arī tiek līdz galam. Protams, viņš savu braucienu ļoti strikti skatīsies, jo tika izsīst 2 konus. Cik es viņu pazīstu, viņam tas neīpaši tīk, jo pa katru nogāzt konus šī disciplīnā ir 0,1 sekundi klāt pie laika. Dažkārt katrs konus var izšķirt iespēju tikt tālāk. Uz starta estikādēm augšā ir vācietis Misters Baumans, Kristofers un Dupons. Jaunākais no Duponiem.
Viņa tēvs brauca masterklasē. Un izskatās, ka iespējams būs, lai gan francūzs Dupons bija ātrāks, viņam ir laikam 3 nogāzt konus, līdz ar to ir 0,3 sekundes klāt, līdz ar to iespējams, ka viņš ar tiem 3 konusiem tomēr nevinnēs. Jā, 3 konus varētu būt, kad arī būs zauda. Uz rampas kreisajā malā redzam Oļegu, arī no Krievijas braucējs. Diezgan bagāts ar pieredzi. Un blakus viņam stāv pasaules ranga. Kā tenisā teikt, pasaules ranga pirmā raketa. Tad šitien varētu būt pirmais braucējs, pirmais skaters slalomā. Džo Maklārens. Mūsu Latvijas labākajiem braucējiem Jānim sīvākais konkurents. Kā redzams, arī Džo izrauja ātrāku startu. Džo vakardienas speciālā slalomā bija pirmajā vietā, paņēma piedestāla augstāko pakāpienu, kā arī augstāko pasāpu. Jā, sekundu 37, tas ir nopietns pieteikums nākamajiem braucējiem. Jā, par Džo, kā minēju, viņš arī piekdienas gigants slalomā priekļu biatlona trasē vinēja sacensību un kāpa piedestāla augstākajā pakāpienā. Un uz trases ir mūsu latviešu nākamais braucējs, Gustavs Gailītis. Nedaudz savādāks braucējs nekā pārējie. Ar diezgan jāstrāku pieeja pie tā visa. Un blakus viņam ir Noška Staņislavs. Arī diezgan labs braucējs. Šie vīri būs vairāk vai mazāk līdzīgos sastāvos laika ziņā. Jā, Gustavam iet tīri, ļoti labi un super. Gustavs ir vinētājs šajā braucienā. Atgādināšu to, ka braucieni ir 2. Katrs braucējs brauc pa otru trasi. Šajā gadījumā Gustavs nākamais brauciens viņam būs pa balto trasi, ja mums nepievils laika apstākļi. Now we are getting ready for the second run. Tātad otrais brauciens tie paši pāri, 8. finālā tikai samainītām trasēm. Un atgādina abi laiki, abi braucieni skaitās kopā, tā kā nedrīkst. Tālāk mums braucēji mainīsies trasēm. Būs otrie braucieni. Abi braucienu laiku summēs. Paveicās mazāk nekā otram braucējiem, tad viņam ir vēl viena iespēja viņu saķert rokās pēc laika. Un kā tā teikt, izmest ārā no pasākuma. Jo šis saucās head to head. Tas, kurš zaudē, tas izstājās. Tālāk tiek tikai ātrākie. Vikings Hadestrāts pret Ferdinandu. Vācija pret Zviedriju. Ferdinands ļoti labs braucējs, bet atļaušos teikt, Vikings varētu būt mazliet tomēr labāks pasākums. Braucējs diezgan agresīvs, izmanto ļoti daudz fizisku spēku. Šajā gadījumā var redzēt to, ka viņš beigās vienkārši tāpatās aizbrauc, jo taupīs spēkus, jo viņš tiek tālāk.
he is slowing down on the last 5 corners. Šī sporta veidā Hitting them down. But still, we have ļoti the daudz first vajadzīgs ir quarterfinalist at Viking fizisks Hadastrand spēks. from Sweden. Gratulerer. And now the second pair, Peter Matos from Czech Republic on the white course Vai now. tikt uz And the priekšu. Frenchman we held before on the Jo bez roku kustībām, orange course. bez roku kustībām, tāpat tās konus viņas neapbrauk. And very soon, in a few moments, Viking Hadastrand will get know his opponent in a quarterfinal, whether that be the Czech Matos or the Frenchman Dupont. The Czech is on the white course this time, and the Frenchman on the orange course. Uz The Czech trases Peter Matos abām carries rampām 1.5 second advantage after the first estikādām one. ir uzkāpuši divi braucēji, Čehu, Francijas braucējs, Mišels Dupons Czech supporters, un Pēters Matošs. French supporters. You will scream during the Mišels Dupons ir vecākais braucējs no Duponiem. Viņš šeit ir vairāki, bet braucēji ir divi. Tēvs ar dēlu. Francija pret Vāciju. Nē, es atvainojos Čehiju. Un šādi arī gadās, ja pieņemsim sajūg konusi, kustības, nedaudz līdzsvars ir pa labi vai pa kreisi, tad līdz ar to katra nākamā dēļ kustība tev vienkārši izmet ārā no trases. Līdz ar to šajā gadījumā viņiem ir diskvalifikācija. Ja ir diskvalifikācija, tad Čehs tiek tālāk. Vairāk izskatās, ka viņš ne tad tas viņu izmet ārā, bet kaut kas viņam nepatikās. Būs pēc tam viņam jāuzjautā. Kāpēc tika salaists dēlī. Tālāk ir, kā jau minēju iepriekš, ir atkal viens no Zviedru braucējiem. Viktors Hadastrāds. Zviedru braucējs. Ne tik ļoti agresīvs braucējs kā viņa brālis Vikings. Blakus viņiem ir Krišs Šulcs, Vācijas braucējs. Tie, kas pat labi ir ieslēguši sportcentrs.com TV kanālu vai ir online, tad informēju to, kur notiek pasaules čempionāts skateboarda slalomā. Šodien tas mums ir līnijas slaloms. 58 konusi, fiškas, puļķi, vai kā viņus tur sauc arī tautā. Šī pasaules čempionāta ir jau 3. diena. Sākām mēs piekdien. Priekuļu biatlona trasē ar gigantu slalomu, kur šie puļķi bija izmētāti pa labi, pa kreisi, lejā pa kalnu. Lielāks ātrums, nedaudz mazāk fiziskā piepūle, bet meistarība pareizi izņemt līkums. Ne te līkums, bet ap konusiem. Tātad 8. fināla otrie braucieni. Roberts Tīle no Vācijas pa oranžo trasi brauks. Pieredzes bagāts braucējs. Un blakus ir braucējs no Krievijas, Antons Ņikuļins. Antonam piekdien priekuļos netik labi gāja, jo sporta veidā šī, ja brauc lejā pa kalnu, ļoti daudz ko dod fizika,
respektīvi inerci, jo cilvēks ir smagāks, lielāks, jo ar lielāku ātrumu viņš iet lejā bez lielāks piepils. Tad Antonam bija diezgan sarežģīti tikt līdzi visiem lielākajiem braucējiem, kas, pieņemsim, ja šis te blakus Roberts Stīle ir nedaudz ražanāks līdz ar to, bet Antons viņu izmet ārā no turpmākā pasākuma. Lai arī Krievijas braucējs tiek tālāk. Un tālāk mums uz estakādēm nobraucienu rampām. Augšā ir Jānis Kuzmins, mums Latvijas labākais braucējs, viens no labākajiem pasaulē. Un blakus viņam vēl viens Krievijas braucējs, Talantāns Koļasovs. Iepriekšējā braucienā viņš tomēr Jānim piekāpās. Par nepilnu sekundi. Šī sporta veidā tas ir diezgan daudz. Tātad nedaudz tiek iepauzēts pasākums, jo ir uzpilējis kāds lietus, lāsis vai lāses vairākas. Līdz ar to uz doto mirkli ir pauzīt. Tālāk viss pārbauda, cik asfalts ir ļoti slapš vai netik slapš, jo tik tiešām uz tik ašām kustībām mazākais mitrums traucē. Kā tā teikt, var normāli noraut uz acīm. Tomēr laikam vienojušies ir, kad brauks ar tām pāris pilītēm, kas nopilējušas ir. Atkarīgs no katra braucēja. Netik meistarīgs braucējs ir ar netik agresīvām kustībām, līdz ar to mazāk iespēju nokrist. Kā redzams, pazīstot Jānu Tānovu, kā redzam, viņš lēnām, mierīgi finišē, pataupot spēkus ceturtdaļfinālam, pusfinālam. Iespējams, cerams, ka viņš tiks līdz pusfinālam. Viņš cīnīsies par iekļūšanu finālā. Хороший заезд у Антона Колесова, но... Ļoti labs brauciens arī Antonam. Pašās beigās tomēr sanāca viņam izsist vienu konus. Līdz ar to viena desmitaļa klāt pie laika. Bet mums ir sācis pilināt lietas. Līdz ar to iespējams, ka pasākums tiks iepauzēts. Pasākums varbūt tiks iepauzēts. Izskatās, ka tomēr Kristofers Dupons un Baumans varbūt iespējams, kad brauks, bet nē, pasākums tiek kancelēts. Mums tiešām ir jāsagaida ceturtdaļfināls, pusfināls, lai zinātu, kā mums ir ar mūsu Jānu Kuzminu, Nolainis. Sagaidam, ka beigsies lietas, un tad jau turpināsim. Uz dotā mirkli dodamies reklāmas pauzē. Uz tikšanos! Dzīve ir mirklis, izjūti to. Pepsi. Avio
Aviobiļetes vienmēr par labākām cenām portālā Sky24 LV visu diennakti. Ātri, ērti, pārskatāmi, neizejot no mājas. Lido tālu, lido lēti. Sky24 LV. Aviobiļetes vienmēr par labākām cenām portālā Sky24 LV visu diennakti. Ātri, ērti, pārskatāmi, neizejot no mājas. Lido tālu, lido lēti. Sky24 LV. Livriga.com oficiālais pilsētas turisma portāls. Visplašākā informācija par skaistākajiem koncertiem, izstādēm, svētkiem pilsētā, kā arī ieteikumi labākajiem restorāniem, bāriem un izklaides vietām. Viss, ko vērts redzēt un nobaudīt Rīgā, livriga.com. Asaru acis, iesnas šķaudīšana, Nieze, izsitumi, ādas pietūkums, apsārtums. Fenkarol ātri atvaira alerģijas simptomus. Fenkarol var lietot ilgstoši. Fenkarol radīts Olainfarma, ražots Latvijā. Aviobiļetes vienmēr par labākām cenām portālā Sky24 LV visu diennakti. Ātri, ērti, pārskatāmi, neizejot no mājas. Lido tālu, lido lēti. Sky24 LV. Sveicināti, labdien, labdien, šeit Rīgā Lucavas salā, sportacentrs.com TV. Turpinām ar pasaules čempionātu skateboardu slalomā. Tika uzlīmums lietus, tāpēc tika pārtrauktas nedaudz sacensība, bet esam atpakaļ, tikko nobraucā Kristofs Baumans pret francūzi Duponu. Astodaļu fināli. Redzams, diezgan līdzīgi arī startu. Izbrauc abi braucēji. Francūzs nogāž 3 konus, līdz ar to 0,3 sekundes klāt pie laika. And we prepare for the next, and in this pair, Baumann Dupont, the German wing by 1600s, by 1600s. Tālāk mums ir uz starta rampām ir Krievijas un Amerikas pārstāvis Joe McLarens, amerikāns no Teksas un braucējs no Maskavas. Oļegs Gluško. Un aiziet. Amerikāns auguma ražanāks braucējs. Amerikāns ļoti lēnām brauc, jo taupa spēkus. Jā, viņš tiek ceturdaļu finālā. Līdz ar to nebrauca
ar pilnu atdevu. And now we have left the last pair. Beidzamais pāris, kurā ir arī mūsējais, otrs mūsējais, Gustavs Gailītis. Un šoreiz viņš būs Tālāk mums aiziet Viņam ir pussekundes nākamais pāris, kurā būs otrs mūsu Latvijas braucējs, Stanislavs Noška. Gustavs Gailītis. So the Latvian half second advantage. Fonā gan Latvijas līdzjutēji Bļauj, Čehu līdzjutēji, skatītāji, braucēji, arī atbalsta savu braucēju. Un aiziet Gustavs, tomēr izrauja ātrāk nedaudz startu. Ļoti skaisti. Šī sporta veidā pats galvenais ir šo trasi izbraukt tīru, respektīvi nenogāžot nevienu konus, jo katrs konus izmaksā sekundes. Čeks Noška nepieliek savu kāju priekšā mūsu Gustavam Gailītim. Noška, cik zīmīgi nepieliek kāju priekšā Gustavam Gailītim. Gailītis šoreiz ir astotnieka. Un Gustavam pretī stāsies Čoma Klārets. Vakar Jānis Kuzmins arī tikās pusfinālā. Tagad Gustavs Gailītis jau ceturtfinālā ar Čoma Klārenu. Divi mūsēji ir labāko astotnieka. Ļoti aši braucēji. Gustavs Gailītis pirms 4 gadiem Vācijā arī bija labāko astotnieka. Lucavas salā, Rīgā. Pasaules čempionāts skateboarda slalomā. Pirmoreiz Latvijā. Pagājušo gadu viņš norisinājās Amerikā, uz kuriem devās divi mūsu braucēji. Gan Jānis Kuzmins. Pasaules ranga augšējā daļā esošais. Tātad visos pāros uzvarēja favorīti, izņemot, protams, nosacīti laika iekārtas cilvēks sacentās otrajā Matosardžu pontu, sakārto, lai varētu laist tālāk ceturdaļfināls. Kurā bija līdzvērtīgi pretēji, bet pārējos visos, protams, uzvarēja favorīti, līdz ar to pirmie 8 labākie ir ceturdaļfinālā. So in all pairs, except the second pair will both at the same time in qualification. In all pairs, won the slightly fastest one. So the best 8 in the qualification now are through to the quarterfinal stage. And now, first pair will be Viking Hadestrand and Peter Matos. Ekrānos redzam divus master grupas braucējus. Un ekrāna labajā malā Pauls Prais no Lielbritānijas. Dodam mirkli. Laiks ir, laikapstākļi ir diezgan pieklājīgi. Lietas mums dotam mirkli varētu pat nebūt, bet lai gan ir melnums, nomācies nedaudz. Kā jau iepriekš minēju, tad šī sporta veidā ļoti daudz ko ietekmē laikapstākļi. Mēs pieņemsim motokrosā, tas pasākumu padara jautrāku, kad ir nogāzes lietas pamatīgs, tad šī sporta veidā momentāli atceļās šīs pasākums. Ekrānos redzam vēl vienu amerikāņu braucēju. Other Latvian Gustavs Gailītis will face Joe McLaren. Meanwhile, Joe McLaren edged out Jānis Kuzmins yesterday in the semi-final. So interesting battles can be here. Atgādinu divu braucieni, vienam pret otru.
Šajos pāros tagad no 17 labākajās tempiku stāvā. Atgādinu, ka tagad Un pasaules čempionāts skateboardā. Skateboards slalomā, precīzāk sakot. Rīgā Lucavas salā. Lielāms iespējas, protams, Jānim Kuzminam Ar lielām iespējām latviešiem tikt uz piedestāliem. And now we start the quarterfinal of the World Championship. Tālāk mums ir palaisti laiki apstrādē par ceturtdaļfinālu. Tūlīt tiks salikts kurš pret kuru. Jā, te arī mēs redzam ceturtdaļfinālu. Mums vairāk interesējošie būs 3. un 4. pāris ar mūsu abiem braucējiem. Un uz starta rampām kāpja augšā Vikings Hadestrāts, ļoti agresīvs zviedru braucējs. Un uz otras būs 3. un 4. pārī būs mūsēji. Mataušs Tagad 1. pāris. no Čehijas. Mataušs kādu gadu, ja nemaldos, vai pat 2 gadus atpakaļ vēl startēja tikai junioru grupā. Tad iedomājieties, cik viņam ir gadu. Junioru grupa ir līdz 18 gadiem. Un viņš jau ir ļoti ielēts pro grupā. Ja ir ticis līdz ceturtdaļfinālam, tad tas ir ļoti apsveicami. Ir sevišķi jau pasaules čempionātā un aiziet. Agresīvais braucējs Zviedrs, jā, ir diezgan priekšā. Var redzēt, ka viņš jau samazina ātrumu. Nepilnas sekunde. Priekšā. Tālāk aiziet 2. pāris. Pirmie braucieni ceturtdaļfinālā. Šī braucēja Vikinga brālis Viktors Hadestrāts. Mazāk agresīvs braucējs nekā viņa brālis. And 5th fastest in qualification, Anton Nikulin, Russian. Zviedris brauc pret pārstāvu no Krievijas Antonu Nikulinu. Aiziet, un Zviedris izrauj pirmais startu. 0,08 sekundēm, ātrāk nekā Antons. Sagaidot starta signālus, pīkstienus. Daudz ko izsaka, cik ātri tiek izrauts starts. Viktors arī ar nogāzto konusu, tomēr visticamākais tiek tālāk. Pēc pirmā brauciena atgādina 8. ceturtdaļfināli, pusfināli. Ir 2 braucieni. Redzam, ka Zviedrs nedaudz neapmierināts pa vienu nogāzto konusu. The next pair, nākošais pāris, oranžajā krasē, orange course, Jānis Kuzmins, Latvijā. Uz starta rampām estakādēm pirmais ir uzkāpis augšā Jānis Kuzmins, Latvijas labākais slalom braucējs. Kā iepriekš minēju par pagājušā gada pasaules čempionātu, kas notikās Teksasā, Amerikas Savienotās valstīs. Jānis atgriezās ar medaļu, bet ne tik labu. Džo Maklārens savās mājās viņu tomēr pārspēja. Skatāmies
In qualification, closing from Latvia knowledge course was a 16 konus Jānim. than the German. And the closing is fast. Un var redzēt to, ka Jānis arī baigi neiesprikstot uz trases pēdējo daļu. Visticamākais uzvaru pirmajos braucienos. Ceturtdaļu finālā. And now the last pair. Kā redzam, diezgan daudz, ļoti daudz tiek fizisks spēks tiek pielikts. Un ejam tālāk. Ceturtdaļu finālā. Joe McLarens pret Gustavu Gailīti. Pēdējais ceturtdaļu fināla pāris. Vienojās ap divu braucēju par to, ka brauks arī pa nedaudz nopilinātu trasi, respektīvi mazlietiņ uzlīs lietus ir un diezgan līdzīgi. Gustavs startā ir izrāvis nedaudz ātrāk. Un skatāmies rezultātu. Šis būs ļoti interesanti, jo Joe McLarens pie pašām beigām nogāž vienu konus, līdz ar to viņam iet. Un visticamākais, ka Gustavs Gailītis vinē šo braucienu, jo Joe McLarens nogāz beigās vienu konus, līdz ar to visticamākais pirmajā braucienā Gustavs būs uzvarētājs, vinnētājs. Lai gan izstāsta, ka Gustavam trases vidū arī tomēr ir viens konus. Jā, Gustavs Gailītis tiek tālāk, nevis tiek tālāk, bet vinē pirmā braucienu. Tiek sakārtots trases. Diezgan daudz braucēji ir ļoti pārsteigti par mūsu braucēju Gustavu. Ar to vēl viss nav beidzies, vēl būs otrai braucieni. Principā tagad tūlīt sāksies otrai braucieni. Labāk ir atkal mums māte daba nedaudz mēģina iegriezt ar spīdzināšanu. Nedaudz pilina lietas mums, līdz ar to visticamākais tiks pasākums nedaudz iepauzēts. Lai arī tomēr izskatās, ka viens no braucējiem Čeks, Petrs Matovs, ir jau augšā uz rampas. Nē, nav gan, viņš nokāp lejā. Un tiks nedaudz iepauzēts pasākums, jo pilina atkal lietas mums. But of course we should remember that was only the first run. Still second run to come. And Amerikāns ir šī pārfavorīts. Uz kādu mirklīti dosimies mazā reklāmas pauzītē. Nekur nepazūdam. Drīz būsim atpakaļ. Sporta centrs.com.tv. Pasaules čempionāts skateboards slalomā. Šeit, Latvijā. Dzīve ir mirklis. Izjūti to. Pepsi. Aviobiļetes vienmēr par labākām cenām portālā Sky24 LV visu diennakti. Ātri, ērti, pārskatāmi, neizejot no mājas. Lido tālu, lido lēti. Sky24 LV. Asaru acis, iesnas šķaudīšana. Nieze, izsitumi! Ādas pietūkums, apsārtums. Fenkarol ātri atvaira alerģijas simptomus. Fenkarol var lietot ilgstoši. Fenkarol radīts Olainfarm, ražots Latvijā. Livriga.com oficiālais pilsētas turisma portāls. Visplašākā informācija par skaistākajiem koncertiem, izstādēm, svētkiem pilsētā, kā arī ieteikumi labākajiem restorāniem, bāriem un izklaides vietām. Viss, ko vērts redzēt un nobaudīt Rīgā, livriga.com.
Pa balto trasi, pa balto konusu trasi. Vikings Hadestrāts no Zviedrijas. Pretī viņam stāsies Pēters Matovs. Czech Republic lost to Russia a few minutes before the end of the game, and then they equalized, and then Czech Republic won in overtime. Un tiek dots starta signāls un aiziet Zviedris pēc... Nē, tomēr Zviedris nedaudz nokavējās, vairāk nekā Pēters Matovs no Čehijas, izrāva nedaudz startu ātrāk, 37 sekundēs līdz startam, un, diemžēl, Pēters Matovs tālāk mums netiek. If you remember 10 years ago in the World Championship Hockey, which took place here in Latvian capital Riga, the final game between the Sweden and Czech Republic. And then the Sweden won 4-0, and here as well, Sweden is overwhelmingly in the lead in the first pair. Now we have come to the second brālis, Viktors Hadestrāts priekšā Krievijas pārstāv Nikulina. Tālāk mums ir viņa brālis, Vikinga brālis Viktors. Ne tik agresīvs braucējs, bet arī ļoti pasaulē labs braucējs. Pretī viņam stājas Antons Nikulins no Krievijas. Kā jau iepriekš minēju, bijām nesen pie viņa Antona ciemos Maskavā. Maskavas slalomreiz. Lielāko daļu piedestāla aizņēma latvieši. Cevišķi Open amatieru grupā bija piedestāls sastāvēja tikai un vienīgi no latviešiem. Pirmajā vietā bija Maskavas slalomreiz amatieru grupā bija Arturs Vislavs Nolainis, otrais mums bija Toms Dreblats no Liepājas, un tad trešais Mārtiņš Liepiņš no Jūrmalas. Ļoti tuvs brauciens viens otram. Skatīsimies rezultātus. Cik es noprotu, tad tālāk tiek abi divi Hadestrāti. Uz doto mirkli ir nesaprašanās ar izbīdītiem konusiem. Kā jau zināms, mums, paskaidrošu arī jums, kad pro grupas braucieni aiziet līdz ceturtdaļfināliem, ir ļoti daudz skatīts uz konusiem izbīdītēm, laika sistēmām, jo visi grib vinnēt. Šajā gadījumā, ja konus tiek izbīdīts vairāk pa pusi ārā no aplīša, uz kura viņš ir uzlikts, tad tas konus tika ieskaitīts. Bet, ja ir līdz pusē un mazāk, līdz pusē izbīdīts ārā, tad konus netiek skaitīts. Starta estikādēm augšā Kristofs Baumans no Vācijas. Pretī viņam stājas mūsu labākais braucējs Jānis Kuzmins. Ne tikai Latvijā labākais braucējs, es pat atļaušos teikt, ka pasaulē labākais braucējs. Ar sīvā cīņā visu laiku kožās ar amerikāņu Joe McLarenu un Vikingu Hadestrātu no Zviedrijas. Reakcija identiski vienāda. Baumanim jau ir 2-3 konusi, līdz ar to rezultāts visticamākais būs zināms, 4-5, un tur ir ļoti daudz konusi. Un Jānis Kuzmins tiek uz pusfinālu.
savs priekšnieks, vai tas būs rīznieks Gustavs Gailītis, Tālāk mums uz estikādas kāpja augšā milzis no Amerikas Savienotām valstīm Joe McLarens. Pretī stājas viņam rīznieks latvietis. Normāls pipars Gustavs Gailītis. Arī ļoti labs braucējs. Nedaudz savādāk pieeju šim sporta veidam. Visi parasti ir tādi nopietni. Gustavs to uztver nedaudz tādu tā kā savu veidu pasākumu, kur ne tikai var atbraukt nopietni, nobraukt, paņemt balvas, dzelžus un aizbraukt prom, bet vairāk izbauda šo sporta veidu kā savu veidu atpūtu. Iepriekšējā braucienā, kā redzams, Gustavs pa 0,03 sekundēm bija priekšā Joe McLarenam. Joe McLarens pašās beigās nogās vienu no konusiem, līdz ar to viņam iet klāt laikam. Tādi otrie braucieni. Skatīsimies, kas mums notiek. Kas mums notiek ar šo braucienu. Šo pāri. Un aiziet. Uz acis skatoties. Gustavam vajadzēja būt labākam reakcijas laikam. Ļoti līdzīgs brauciens ir. Ļoti līdzīgs. Un Joe McLarens tomēr ir vinējis pa 0,2 sekundēm. Cik es noprotu, amerikāns tomēr vinnē. Ļoti maza laika starpība abiem braucējiem. Jā, Gustavs jau 11 simtais zaudēja startā. Un tur arī viss izšķirās. Joe McLaren wins the last pair. Tātad Joe McLarens ir ticis pusfinālā. Amerikāņi ir atbraukuši un diezgan labi dominē. Arī dāmu grupā. Dāmu grupā arī amerikāni ir uz augstākā piedestāla pakāpiena. Pat labam divās kategorijās. Šajā disciplīnā tagad 6. vieta. Labs panākums, sveicam rīznieku ar 6. vietu. Tā, kā redzam, jā. Vikings Hadestrāts brauks ar savu brāli Viktoru Hadestrātu. Abi divi diezgan jaudīgi zviedru braucēji. Otrais pāris mums ir divi cilvēki, kas visvairāk kožās, ja tā drīkst teikt. Jānis Kuzmins pret Joe McLarenu. Tak, nē. Iespējams, kaut kas tomēr mainīsies. Kaut kas mainīsies, jo to, ko mēs redzējām, iespējams, tā nebūs. Ekrānos redzam, kad Gustavs Gailītis pēc brauciena apspriež visticamākais rezultātus brauciena sliktās un labās puses. Vai arī otrs variants ir runāt par dāmām un par ballītu vakarā, kas būs. Kā jau visos sportveidos parasti arī afterpartī. Pēc ballītes latviski tulkojot. Tātad atkal mums ir sācis pilināt lietas, līdz ar to mēs nedaudz iepauzēsim sacensības. Un līdz ar to
Mēs dodamies nelielā reklāmas pauzītē, nekur nepazūdiet, tūlīt būsim atpakaļ. Dzīve ir mirklis, izjūti to. Pepsi. Aviobiļetes vienmēr par labākām cenām portālā Sky24 LV visu diennakti. Ātri, ērti, pārskatāmi, neizejot no mājas. Lido tālu, lido lēti. Sky24 LV. Asaru acis, iesnas šķaudīšana. Nieze, izsitumi! Ādas pietūkums, apsārtums. Fenkarol ātri atvaira alerģijas simptomus. Fenkarol var lietot ilgstoši. Fenkarol radīts Olainfarm, ražots Latvijā. Livriga.com oficiālais pilsētas turisma portāls. Visplašākā informācija par skaistākajiem koncertiem, izstādēm, svētkiem pilsētā, kā arī ieteikumi labākajiem restorāniem, bāriem un izklaides vietām. Viss, ko vērts redzēt un nobaudīt Rīgā, livriga.com.